Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Sveiki! Šodien mēs runāsim par to, kā nomainīt Lenovo ThinkPad X1 ekrānu, izmantojot Hoffman Iberia kvalitātes rīkus. Šī ir pamācība ikvienam, kuram nepieciešama ekrāna maiņa, un mēs soli pa solim parādīsim, kā to izdarīt. Sāksim ar nepieciešamo rīku sagatavošanu. Pirmais solis ir savākt visus nepieciešamos rīkus. Jums būs nepieciešami Hoffman Iberia skrūvgrieži, plastmasas sadalītāji, pirkstu cimdi un jauns ekrāns. Ja jums nav jauna ekrāna, mēs iesakām veikt bezmaksas diagnostiku mūsu servisā, lai pārliecinātos, ka ekrāns tiešām ir jāmaina. Otrajā solī sagatavojiet datoru. Atvienojiet visu no datora, ieskaitot strāvas vadu un citus perifērijas ierīces. Pārliecinieties, ka dators ir izslēgts. Ja nepieciešams, izņemiet akumulātoru, ja tas ir iespējams. Trešais solis ir noņemt ekrāna rāmi. Uzmanīgi izmantojiet plastmasas sadalītājus, lai atdalītu ekrāna rāmi no datora korpusa. Sākot no stūriem, lēnām virzieties apkārt ekrānam, lai nesabojātu rāmi. Ceturtajā solī, kad rāmis ir noņemts, uzmanīgi atskrūvējiet ekrāna skrūves. Parasti tās atrodas katrā stūrī. Pārliecinieties, ka saglabājat skrūves drošā vietā, lai vēlāk tās varētu izmantot jauna ekrāna uzstādīšanai. Piektais solis ir noņemt veco ekrānu. Uzmanīgi paceliet ekrānu un atvienojiet kabeļus, kas to savieno ar datora mātes plati. Atcerieties, ka daži vadi var būt ļoti delikāti, tādēļ strādājiet lēnām un uzmanīgi. Sestajā solī sagatavojiet jauno ekrānu. Pārbaudiet, vai tas ir pareizā izmērā un tipā. Savienojiet kabeļus ar jauno ekrānu un pārliecinieties, ka tie ir stingri pievienoti. Septītais solis ir uzstādīt jauno ekrānu vietā. Uzmanīgi novietojiet ekrānu vietā un pievelciet skrūves, ko iepriekš izņēma. Pārliecinieties, ka ekrāns ir stingri nostiprināts. Astošais solis ir uzstādīt ekrāna rāmi atpakaļ. Uzmanīgi piespiediet rāmi vietā, pārliecinoties, ka tas ir pareizi novietots un nav nekādu atstarpju. Visbeidzot, devītais solis ir pārbaudīt, vai viss darbojas. Pievienojiet datoru strāvai un ieslēdziet to, pārbaudiet, vai ekrāns darbojas pareizi. Ja nepieciešams, varat izmantot mūsu piedāvājumu pirms remonta, lai pārliecinātos, ka dators ir pilnībā funkcionalitātes stāvoklī. Un tas ir viss. Tagad jūs zināt, kā nomainīt Lenovo ThinkPad X1 ekrānu ar Hoffman Iberia kvalitātes rīkiem. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.